Sveiki! Šajā video es tev gribu pastāstīt, kas ir Game of Desire spēle. Pašā pamatā tā ir transformācijas spēle, kas palīdz tev apzināties tavas patiesās dvēseles vēlmes un iziet tādā spēkā un jaudā, lai tu sāktu viņas realizēt dzīvē. Šī spēle atšķiras no daudzām citām transformācijas procesiem ar to, ka šajā spēlē mēs apgūstam, kā mēs izējam virsapziņā, kā mēs savienojamies ar savu augstāko es, kas ir mans nākotnes es, kas ir pilnajā savā potenciālā visu iespējamo dzīvē realizējis un saprot, kas ir tas labākais scenārijs. Un no šīs perspektīvas, tad, kad mēs pieslēdzam šo perspektīvu, notiek transformācija un savu vēlmi apzināšana ļoti dziļā līmenī, no savas iekšējās dziļākās būtības, no sava kodola, nevis to, ko es domāju ar prātu, bet tas, kas es patiesībā esmu, kāpēc es esmu šeit uz zemes nākos sevi piedzīvot. Tā būtiskākā lieta, kas notiek, tad, kad mēs sākam apzināties savas patiesās vēlmes, mūsos atveras enerģija, atveras enerģijas resurss, iekvēlinas dzīve jaunā līmenī, ir tā sajūta, ka sākas parādīties prieks, aizrautība, vēlēšanās piedzīvot jaunas lietas, un ja tu šobrīd esi tādā dzīves stadijā, kur ir tāds es īsti nezinu, ko es vēlos, es jūtos nedaudz apātiski, apmulsus, un vispār nav enerģija, lai kaut ko mainītu, vai arī varbūt tu zini, ko tu vēlies, bet īsti nezini, kā iziet uz šo te līmeni, tad šī spēle noteikti tev palīdzēs gan iziet jaunā enerģijas resursā, gan jaunā dzīves līmenī, gan apzināties savas patiesās vēlmes, gan sākt dzīvot tādā realitātē, kur tu jūti pamatā prieku, kaifu un aizrautību, un jūti šo te spēku un ticību, ka tu vari realizēt savas vēlēšanās, ka tev nav jāpielāgojas, ka tas, kā tu patiesībā vēlies, tu uzliec viņu virspusē un tu seko savām dvēseles vēlmēm. Tu apzinies, ka tas tev ir pa spēkam. Un šī pārliecība, šis spēks un šie rezultāti ir iespējami, jo mēs šajā spēlē izējam uz līmeni, kas saucas virsapziņa. Respektīvi daudz, kuru mēs strādājam modalitātēs, kas palīdz strādāt ar zemapziņu, tīrīt traumas, palīdzēt atbrīvoties no iestrēgušajām enerģijām ķermenī, tad šī spēle, šis process atšķiras ar to, ka tu izēji augstākā es līmenī, virsapziņā, kas ir būtībā tā versija, kas ir tava nākotnes versija, tavs pilnais potenciāls nākotnē, ar kuru tu iemācies saslēgties un esot saslēgumā ar šo te savu augstāko es, tu iegūsti savus scenārijus un atbildes uz tevi interesējošiem jautājumiem. Tu iegūsti savu krūtāko kauču sev par rokai, vienmēr uzzināt, kas ir tas virziens, kā tev tālāk virzīties pa dzīvi. Šī ir spēle, kas reāli tev iedod to kontaktu, ka tu vari pats, tev vairs nav jāvērš pie entajiem speciālistiem, lai tev palīdzētu tikt uz priekšu dzīvē, lai tu varētu realizēties tā, kā tu tiešām dziļi iekšā vēlies. Spēles laikā tu apgūsi ārkārtīgi efektīvus instrumentus, kuri ir ļoti vienkārši savā būtībā, bet ļoti, ļoti labi strādā. Un dēļ tā, ka viņi ir vienkārši, viņi ir arī vienkārši pēc tam tev ieviešami. Un tas, ko tu iegūsti izējot šo te spēli, ir papildus pēc tam 3 mēnešus ieviešanas procesu, kur mēs tiekamies 2 reizes mēnesī, lai izzinātu, kur tu šobrīd esi, kur šobrīd varbūt tās ir tie momenti, kas nestrādā, kur vajadzīgs atbalsts, lai riktīgi dziļi šo te jauno metodi ieviestu savā dzīvē, lai izietu un nostabilizētos tajā līmenī, kur pavisam cits prieka līmenis dzīvot, kur tu jūti to spēku sevi realizēt, kur tu esi savā augstākajā potenciālā. Tas ir visdabiskākais veids cilvēkam dzīvot no priekpilnas esības. Es esmu dubulti certificēts coach, esmu iegūs certifikāciju gan ASV, gan Anglijā. Un tur bija tiešām fantastiski tie procesi un instrumenti un prakses, ko es ieguvu, lai strādātu ar ķermenisko līmeni, lai strādātu ar enerģētisko līmeni,
lai strādātu ar apziņas līmeni, prāta līmeni. Tas, kas man šajā spēlē patīk, ko es esmu pielikusi klāt, ir šis te spēks, ko tu iegūsti kontaktā ar savu augstāko es, ar savu augstāko potenciālu. Jo tad, kad pieliek to, tad viss iepriekšējais, tas, ko es esmu ieguvusi, viņš iegūst jaunu vispār līmeni. Tas ir darbs ar sevi pavisam citā līmenī. Un es jūtu milzīgu kaifu un aizrautību dalīties ar šo te procesu, kas palīdz iziet tev cauri 9 spēles līmeņiem un iziet jaunā dzīves līmenī, jo es zinu pēc savas personiskās pieredzes, ko tas man ir devis, kā tas ir mainījis manu enerģijas līmeni, kā tas ir devis šo te kaifīgo sajūtu dzīvot, kā es novēroju, kā notiekās manā dzīvē notikumi, kā es izzinu pati sevi, kā visa mana dzīve ir sevis izziņas process kļuvis tik ļoti aizraujošs, ka vairs nav šī te sajūta, ka kaut kas ne tā sanāk, ka kāds ir vainojams manos dzīves apstākļos. Es jūtu spēku radīt pati savu dzīvi tā, kā es vēlos. Es jūtu spēku un atbildību par savu dzīvi, ko es esmu saradījis un kā to visu pārradīt. Man ir instrumenti, kā to darīt. Tas viss strādā ārkārtīgi vienkārši, process ir ārkārtīgi vienkārši. Un tas, ko es varu teikt, tad, kad mēs sākam nevis tā kā mēģināt sevi salabot kaut kādā veidā, bet mēs uzdodam jautājumu, kā es varu kļūt vairāk es pati, tad tas, kas notiek ārkārtīgi lielā ātrumā, sāk transformēties. Tās lietas tavā dzīvē, kas šobrīd traucē tev, iziet tajā līmenī, kur tu esi pilnā savā būtībā. Tas ir kaut kas tāds, kur pati daba saka, jā, tu ej pareizajā virzienā, es tev atbalstu, es tev palīdzēšu. Tas transformācijas process notiek daudz ātrāks. Tieši tāpēc šī spēle ir ļoti efektīva, ka jau spēles laikā tu iegūsti izeju jaunā dzīves līmenī. Tas, kas ir vajadzīgs, lai tu sagribi, ka gribi dzīvot savādāk, ka tu gribi piedzīvot savu augstāko versiju, ka tu gribi priecāties, ka tu gribi iegūt dzīvē tādu perspektīvu, kas redz dzīvi no cita līmeņa, nevis tikai no šīs te personības, kas ir pieradusi redzēt kaut kādā veidā dzīvi caur to, kas ir vai nav iespējams, bet ieraudzīt dzīvi, ka man ir viss iespējams un sākt dzīvot no tās perspektīvas. Es ļoti ceru, ka tu pievienosies. Es zinu, ka tas ir aizraujoši, spēles jau notikuši vairākas reizes, un dalībniekiem ir tiešām fenomenāli rezultāti. Tā kā ja tev šis uzrunā, es tev aicinu pieteikties spēlē. Uz tikšanos!